Jā, sāku ierakstu, un iepriekšējo reizi es runāju angļu. Tagad vienu reizi es gribu izmēģināt latviešu valodā tādu īsu ierakstu par tādā pašā formātā kā iepriekš, apskatot pēdējās kādas ziņas, Minka beidz ņaudēt, apskatot pēdējās ziņas, un, bet tad ziņas ne tā, ka es būtu ziņu komentētājs, kaut kā nedaudz tas tā iznāk komentēt, bet man tas formāts ir, es runāju par tēmu informācija pret ļaunumu. Jautājums uzdotais, vai informācija var cīnīties pret ļaunumu, un šaurāks tur mēs skatām to jautājumu, vai AI, mākslīgais intelekts, var cīnīties pret ļaunumu, un kādā veidā var, un kā tas notiek, un viss ir šajā kontekstā. Tas šajā kontekstā, un tajā kontekstā arī ir tā, bet kaut kas nav kārtībā. Vai varat pateikt, kas nav tā? Tā tūlīt pat pārveidosim. Tā, kāpēc nav ekrāns? Nav ekrāns. Tā. Uzliksim no jauna. Tā. Jā, tas ir. Un tas ir. Un tagad skatāmies, kas mums ir. Tā mums tagad ekrāna mums ir kārtībā. Tā tūlīt būs, skatīsimies tā, un tagad, jā, viss, tā vajadzētu būt visam kārtībā. Tā, nu tad, jā, tagad ir, un tieši, jā, tad mums ir šis konteksts, ko ir artificial intelligence, bet es nerunāju vispār par šo problēmu. Bet artificial intelligence, redzat, stand with Ukraine, kāpēc tas ir klāt, viss ir Ukrainas kara kontekstā, un viss ir šajā kontekstā, kā informācija var cīnīties pret ļaunumu. Un te mēs redzam information against evil, tā AI intelekts ir mūsu paša intelekts, tas bija pirmais, ko es sāku, un pēc tam informācija against evil, Ukraiņu kara konteksts, un tādā viss šajā te šizofrēnija apskatījām problēmu, un es to saistīju ar tēzi rāre humanumis, no kurienes rodas šizofrēnija, ka cilvēks tur ir tas, kas no kā rodas, ne jau no mākslīgā intelekta. Tā informācija pret ļaunumu. Tā, un es veidoju savus tādus maziņus video, un viss notiek šajā kontekstā. War against evil, un viss tādā. Un redz, un pagājušajā reizē mums bija pirmais izmēģinājums, tāds ieraksts comments on actual information, tāda aktuāla informācija, bet šajā kontekstā information against evil, informācija pret ļaunumu. Tādā kontekstā mēs skatāmies, un šoreiz tieši tāpat. Pagājušajā mēs ņēmām kādus dažus tvītus, un labi, tad ķersimies klāt un apstīsim dažus tvītus, un ko mēs varam parunāt par šiem tvītiem. Un šeit ir pirmais tvīts ir par Mercu, kā tu viņa vārds, Friedrichs Mercs. Friedrichs Mercs viesojās pie Trumpa
Nu, tas jautājums ir plaši apskatīts, man jau tur nav ko īpaši piebilst, bet kā šis fakts nostāja šajā kontekstā informāciju pret ļaunu. Nu, protams, ka te svarīgi teikt, kā Friedrichs Merts attiecas pret Trumpu, kādā pozīcijā viņš bija pret Trumpu, un es šo paprasīju, lai komentē Groks, un Groks te arī kaut ko ir pateicis par šo Merca vizīti, ko jau tas jau visiem ir zināms un tā. Nu jā, bet es domāju, tas ir svarīgs notikums šajā cīņā pret Krievijas ļaunumu, pret to, ka tā ļaunuma dimensija tagad izvēršas, ka Trumps aizstāvēs tagad Putinu un nostāsies pret Ukrainu. Un tā aizmugure no ziņām mums rādās tāda, ka Trumps ir iesaistīts netīrā pagātnē, viņam bijuši tur, viņam visas nepatikšanas caur viņa tām amūrajām lietām, vai kāds prasti runājot par seksuālām vai smalki izsakoties amūrās lietas, viņam pedofīlija un viss kaut kas prostitūcija un kas tik viņam viss tur nekarās un nevelkas viņam, un tas viņu arī gremdē un jācer, ka arī nogremdēs, jo tad tādam vīram nav vietas Amerikas Savienoto Valstu priekšgalā, bet tad tas ir tā ir amerikāņu lieta, ko te mums tur Kur tā mēs dzīvojam demokrātiskās valstīs, mēs tagad šodien pateiksim, pat tas nebūs manā ziņu lentā, bet tur dzirdam, kas tur trakas lietas notiek Amerikā, bet labi. Kas manā lentā? Manā lentā nākamais ir, redziet, viens no aktīvākiem uzbrucējiem Trumpam ir Pjantkovskis, Andrejs Pjantkovskis, un viņš arī saka katru reizi, kad Trumps atver savu nolāpīto muti, tad tūlīt jau kaut kas tur nāk, kaut kādas briesmonīgas neiedzības laukā. Par to Pjantkovskis, jā, tas ir tā, to mēs arī, lai paliek tā. Protams, ka tā Pjantkovska neatlaidīgā cīņa, tā ir informācijas karš, un tā ir arī tas man patīk, jo tas apstiprina to, ka informācija cīnās pret šo ļaunumu, pret Krievu agresiju, Krievu agresiju pret visu civilizēto pasauli. Un ja civilizētā pasaule aptvērtu, kādas briesmas nāk no Krievijas, viņi jau to ķertos daudz enerģiskāk un mēģinātu to nosist tā kā blakti. Patiesībā, jā, tas ir, un pat par blakti tā nevar teikt. Blakts ir dzīva radība, un tā mums tikai ieviesies tāds teiciens un tāda paradigma un tāda domāšana, ka blakts lūk jānosit, bet Krievija ir tiešām jānosit. Krievija tas ļaunums, kas ir tik briesmīgs, kas tas tiešām jānosit. Daudz briesmīgāks par visām blaktīm un visiem kukaiņiem. Un par to arī Pjantkovskis stāv tajās pozīcijās, un mēs par to varam tikai teikt urā un apsveikt viņu. Un kaunināt to Trumpu, lai jau viņš attopās un pirms viņu tur iedzen cietumā, lai viņš attopās un sāk kaut ko darīt gan Ukrainas labā, gan paša savas valsts labā. Un tad skatāmies tālāk, kas te mums vēl ziņu lentā. Ziņu lentā ir tāda, šis ir angļu valodā, tātad mani klausītāji paredzētu būt angļu, un te ir hakeri ir ielauzušies, uzlauzuši
Krievijas federālās armijas, nu nezinu, kas tie ir par failiem, kas tie ir, bet ir 2 miljoni dokumentu nopludināti un padarīti publiski, publicly accessible, pieejami publiski, 2 miljoni par raķešu tehnikām un pa visām kodol potenciālu un militāro visu to, tas viss ir tagad. Tur bija tāds salīdzinājums, ka tur to materiālu tik daudz, turpat ir toalešu durvju izmērus var atrast katram tām nerunājot nemaz pa visu smalko militāro tehniku un pa visu to detaļas un viss ir nokļuvis tagad atklātībā. Bet atklātībai ja man tās dokuments iedot, ko es ar viņiem darīšu, pie tam viņi milzīgi daudz, 2 miljoni. Es tur pāris dokumentus nezinātu, ko darīt, bet ir personāls, kas to var pētīt un analizēt, un tagad galvenais mums ir atkal viens ir. Es te runāju mākslīgais. Mākslīgais intelekts, tas ir tas vienīgais, kas tādu milzīgu apjomu tiešām var analizēt. 2 miljoni dokumentu, cik tur vajadzīgi kaut kāds personāls būtu, speciālisti, nezinu kas, un tā viņi, no kura gala viņi tur pētīt, un ko viņi tur zināt, ko pētīt, ko nepētīt, un tā. Bet ja šādi materiāli tiek pētīti, izmantojot mākslīgo intelektu, visus tos daudzos resursus, kas jau tagad ir, tie momentā skrien cauri visiem tiem milzīgiem dokumentiem, tie šurī un visu atrod, visu, ja viņus interesē, kādas tur tajiem toalešu durvju izmēri, to viņu var meklēt, protams, nevienu tas neinteresē, bet ja interesē kaut kādas raķetes un visu, un konkrēti raķetes, un kur viņas atrodas, un kādā stāvoklī, tā informācija, kā tur ir. Droši vien tāda daudz informācijas tur vienkārši nav. Tur vienkārši pelē, tur visi tas no Krievu laikiem, no padomu laikiem, kā tur ir, tur tā viss tas ir, un neviens tur nezin, kas tur ir. Un viss tur stāv, un tā kā tāda vidzenī milzīgā, bet visu to var izpētīt un var tikt galā ar šo milzīgo apjomu tikai mākslīgais intelekts. Un lūk, tā arī viņš cīnīsies. Cilvēks to nevar izdarīt, bet cilvēks atbrīņots ar šo AI spēj jau kaut ko darīt. Cik daudz viņš izdarīs, to jau arī jāmāk lietot. Nav jau tā, ka brīnum paprasīs AI, lai viņš visu izdara. Viņam jāmāk viņu ir vadīti, jāmāk viņu ir tas uzvedināšana, tā māksla, to, ko mēs tagad nodarbojamies, ar ko es tā nodarbojos, uzvedināšana, prompting, suflieras, prompting, suflēšanas māksla, jāsaka priekšā, ko lai tas intelekts skatās un ko meklē un kādā veidā un kā to visu. Lūk, un tāda milzīga iespēja tāda tagad ir, un mēs redzējām, Ukraiņi iznīcināja tur tās strateģiskos bumbvedējus, bet papildus vēl tas, ka tā informācija, šī te trieciens, tas, vai mazāks vai lielāks, bet tas viss kopā iet tajā, ka mums jāsatriec šitā blakts, ir jānosit tiešām. Tā neiedzīgā blakts ir tā, kas nav ne dzīvnieks, nekas, tas ir vienkārši ļaunums, ka šī blakts ir jānosit, ko mēs saucam par Krieviju, ko Trumps grib izglābt. Šī blakts ir jānosit, siede lendēs, tā kā mums ir šis teiciens, tad tas ir mums jādara. Nu redziet, tātad tas mums labi iekļaujas mūsu tematikā par ļaunums pret informāciju pret ļaunumu. AI pret ļaunumu. Tagad skatāmies tālāk, kas tam mums vēl ir jauns. Šī ziņa ir tāda, tas ir to spēki, kas ir pret Krieviju, pret šo karu. Šī fronte jau ir ļoti tāda
nav viennozīmīga. Šajā frontē atrodas daudz karotāju un dažādi. Un šeit ir divi Portņikovs, mēs redzam trīs figūru. Portņikovs, Garī Kaspārovs un tie opozicionāri, kurus pārstāv te Jūlija Navaļnija, Kara-Murzā un Ilja Jašins. Nu, un kā šīs informācijas piciņas kontekstā tie Jūlija Navaļnija, Murzā un Jašins, tie apšaubāmie vai negatīvi, cik negatīvi, bet viņi apšaubāmi, viņi nostāja pret Ukraiņu. It kā Ukraiņa ir jāatbalsta par cīņā, bet lūk, nevar Krieviju iznīcināt nedrīkst, to, ko mēs iepriekš runājam, ka blakts, kas jānosit, nē, tā nav blakts, tā nav jānosit, tā jāsaudzē, jānosit ir viens tikai Putins. Jā, Putins būs pagalam un te varēs tur rietumi ieliks tur Navaļnī par prezidentu, Kara-Murzā būs kara ministrs, Jašins būs informācijas ministrs, vai nezinu, ko viņš gribēs tur iekārojas kādu amatu, un tad viņu valdīs Krievijā, un kas tad būs, ka viņi būs tur, vai viņi vispār karu izbēgs pret Ukrainu. Tas tā viņu tā darbošanās ir tāda ne tikai aizdomīga, bet viņa ir zem tiem aizdomības, tiem sliekšņiem. Viņi ir saistīti pirmkārt tāpēc, ka viņi īpašumi tur ir Krievijā, un Krievija viņas tur aiz apkakls cieši sevišķi to Jūlija Navaļnī tēvs māte ir tajā, paša Navaļnī vecāki ir tajā Krievijā, un arī viņas pašas, kā laulātās, viņas vecāki, ne pa viņas vecākiem gan es nezinu, vai viņi Krievijā, bet Krievijā ir tā Navaļnī. Tēvs, mamma, tie ir Krievijā. Un tā kā viņi ir saistīti, un Murza un Jašins, viņi nekādi karotāji, tādi. Bet viņiem tie lielie granti vajadzīgi, viņi braukā apkārt un tiekās ar prezidentiem un ar parlamentiem un tāda darbība izvērš, ka tu un turies. Bet patiesībā viņa ko labu, un Portņikovs vēršās pret viņiem un saka, ka jāstāvi Garī Kaspārov pozīcijās. Un to mēs zinām, ka Garī Kaspārovs, tas pārstāv manu flangu, viņš noteikti sacīs to pašu, ka tā ir blakts, kas jānosit. Tā kā viņš ir šajās ekstremālajās pozīcijās. Nu labi, skatīsimies, kas mums vēl ir apskatāms, ko es esmu izvēlējies, kas man iekrita. Nu, te vēl viena tāda, varbūt tāda muļķība, bet arī no informācijas viedokļa. Bijušais premjers vēl Janukoviča laikā Ukrainā, pirms Ukrainas revolūcijas, bija tāds Azārovs, Nikolais Azārovs. Šī ziņa vēsta nesen, viņš ir tapis par Krievijas akadēmiju. Bet, lai parādītu savu dumību, kā akadēmiķis, viņš ir paziņojis, ka banderovieši ir Jaroslavu Hašeku pasludinājuši par Ukrainas ienaidnieku un viņu noslaktējuši ar cirvu viņas ģimenes priekšā. To ir jaunais akadēmiķis, bet tur jau tā aizmugure varbūt ir tāda, ka vai tas Azārovs tiešām tik dūls ir, viņš jau vienkārši, viņš dabū to titulu Krievijā akadēmiķa, un viņš ir propagandas tur, un viņš tiek pie lielas naudas, viņš tur var nopelnīt miljonus kādus ar tādu dumību. Sludinā, viņš ir tajā propagandas frontē, priekšpusē jau izviet, un tagad, lai izpelnītos, tur viņam
jānodot kaut kāds message, ko nu viņš māk. Un viņš izdomāja šito, ka banderovieši ir Jaroslavu Hašeku, šveika autoru, ir apcirvi no banderovieši. Nu, te tas ir parādīts, ka tā vispār ir stāvu muļķība, ka tur nekas, viņš esot kā sajaucis, viņš, bet diez vai viņš sajauca, viņš vienkārši apzināti. Es domāju jau, ka mans vērtējums, ka viņš apzināti izvēlējies to Jaroslavu Galanu kaut kādu ļoti nepazīstamu padomju aktīvistu un rakstnieku, kuru tiešām 49. gadā viņš bija noslaktēts. Viņš ir Jaroslavs jau, vārds jau sakrīt. Jaroslavs Kašeks un Jaroslavs Galants, tā kā līdzība jau ir, bet vienīgi tas, ka ir viens pilnīgi nezināms kaut kāds literatūrā un pasaulē, un otrs Jaroslavs Kašeks ir tiešām slavens ar savu šveiku. Un, melošana, te ir informācija un dezinformācija. Un ja mēs apmeskojam dezinformāciju, vai tad informācija nedarbojas pret ļaunumu? Un kādā veidā? Un tad te ir vēl viena forma. Un tas ir interesanti, jāpievērš uzmanību. Informācija, mēs runājam par informāciju un par dezinformāciju. Kas ir dezinformācija? Tas ir noliegums informācijai, bet uz ko balstās mākslīgais intelekts? Mākslīgais intelekts balstās uz informāciju. Tā ir pat par sevi informācijas sistēma. Viņa jau nav nekas, ne cilvēks, ne dzīvnieks, ne suns, ne kaķis. Tā ir informācija. Un informācija var būt tikai patiesa. Nevar uzbūvēt nepatiesa. Bet tomēr runā par dezinformāciju. Tā ir specifiska dezinformācija. Tur ir jāanalizē, un droši vien tas jau ir pētījis, kā specificēt to dezinformāciju, kas ir no formālā, no matemātiskā, no pašas informācija teorija puse, kas ir dezinformācija attiecībā pret informāciju. Jo mēs to uztveram kā tādu politisku padarīšanu lietu, bet teiksim, mākslīgais intelekts jau neoperē ar politiskām lietām, viņš operē ar loģiskām lietām. Un kā tad sanāk? Man jau ir tad, kad es runāju par jautājumā par erāra humānumistu un par to šizofrēniju, tur es runāju par to informāciju. Tieši līdzīgi, kaut ko ļoti līdzīgi, kā pat to jau tas ir runāts un apskatīts. Un tajā kontekstā tur jau visa tā politika un morāle un ētika, tas viss atbīdās jau, nobīdās nost. Tās ir blakus lietas. Vai nu mēs viņas liekam svarīgākas vai mazāk svarīgākas, vai viņas nodalām atsevišķi. Tā ir mūsu manipulācija ar šo informāciju. Bet pret viņu var dažādi attiekties, un tas viss ir šīs zinātnes rāmjos, kurā viens no tiem jautājumiem, kā informācija cīnās pret ļaunumu, un kāds tajā kontekstā ir dezinformācija. Un šis Azārova glupība vai neglupība, apzināta tāda izdabāšana propagandai, lai savu piedāvātu tai propagandai tādu, lūk, visiem stāstīs, Krievi tie, kas neko, viņi jau nezin, kas notika ar to šveika autoru. Varbūt viņi tiešām kāds cirvi nosita, viņi zin tur, piemēram, Krievijā mazums kādi, tad Trotski nosita cirvi, kāpēc tā Jaroslavs, un kāpēc tā nevarēja būt banderovietis, un redz, un šie meli un dumība strādā. Šī meli un dunība strādā. Labi, par to būs gana. Tā, tagad nākamais, kas te mums ir nākamais?
Vēl viena tāda ziņa, kas ir viskaut, kas jau tagad ļoti daudz to ziņu šodien parādās ziņu lentēs, un viens ir par Krievijas un Ķīnas attiecībām, bet te ir tāds interesants, un es īsti arī nesaprotu, kāpēc FSB šeit figūrē, un kas ir FSB tajā Krievijas varas sistēmā. Man tas nav zināms. Kaut gan, protams, FSB ir kaut kas, FSB ir varas kaut kāds atribūts. Tas ir kas sagrāba aiz apkakls un bāž cilvēkus, ved uz cietumiem un tā, bet tāds varas aģents, kas ārpolitiski darbotos un pret Ķīnu būtu kaut kāda darīšana, to es īsti nesaprotu. Bet, nu labi, bet tā ziņa, varbūt tāpēc tā ziņa arī nav neinteresanta, ka tieši tā tas ir nostādīts, acīm redzot, un, nu, ja to New York Times ir rakstījis, gan jau tur kaut kāds pamats aiz visa itā, ne jau tā par tukšo New York Times sāka runāt par FSB un par attiecībām darīšanām ar Ķīnu, tad kaut kas jau tur aizmugurē ir, kaut kas jau ir, un lūk, te tas ir tas, kas te ir, tas par to te ir ziņots, un jā, un te ir saks, ka saskaņā publikāciju tas dokuments ir saņemts no hakeru grupas Ares Leaks. Nu, arī kaut kas hakeri no kaut kādu dokumentu izmakšķerējuši, nospēruši. Nu jā, tā, nu tas ir sarežģīts, bet arī, nu redziet, bet tomēr kaut kāda atmaskošana tā ir. Atmaskošana tā ir, un redziet, ko paši varbūt nevarēja to šādu atmaskošanu veikt Eiropā vai Ukrainā. Lūk, New York Times ir kaut ko tādu uzracis. Nu, arī labi, informācija darbojās, informācija iezogās un informācija atklāja un atmasko un padara tos bandītus kailus. Nu, un beidzamais mums ir šis ir, nu, tas ir plakāts, jā, Ukrainas brīvības, kas atbalsta visi īsti amerikāņi, visiem īstiem amerikāņiem jāatbalsta Ukraina, tās cīņa par brīvību, tās cīņa pret agresoru. Un, jā, šī jaukā meitene, bet, jā, viņa Teksas, acīm redzam, ka viņa tādā teksasiete. Viņa tā visa tā, viņa kaut kas no Teksas šerifa, es nezinu, vai kam šī tāda, tad droši vien, ka viņiem, tas ir viņu dienvidnieki. Bet dienvidnieki ir republikāņi droši vien. Nu jā, ziemeļnieki jau demokrāti bija. Tad īstie republikāņiem jābūt kaut ko tādiem, kas atbalsta tomēr Ukrainu, nevis tā kā Trumps, kas iekļūst tajā amūru lietu, pedofīlijas un neķītrības un izvirtības tajā visā tajā virpulī. Viņš nevar izķepuroties, bet īsti amerikāņi, kam tādas nelaimes nepiemīt, vismaz tādā līmenī, tad tie var mierīgi izteikties un atbalstīt only traitors help Russia. Nu, protams, ka tikai nodevēji. Bet, ja to saka republikāņi, bet daudz republikāņi jau to saka, jau tagad gaužās, bet republikāņi. Nu, jā, republikāņi ir smagā situācijā, jo viņiem ir kaut ko viņi no tās Trumpa programmas atbalsta, tur atsevišķi punkti, ko atbalsta, bet, nu, to, ko viņi par Ukrainu un daudzās lietās un vispār tas darba stils un vispār tā brutalitāte un briesmīgā muldēšana un darbošanās stils to nevienu normālu, vienīgi amerikāņiem kaut kā tas amerikānis ir kaut kāds tāds, ne eiropietis. Viņi ir kaut kādi, viņiem tas kauboja stils tas.
Tas ir, redz, tā jau arī tā damačka tāda. Viņai pistols, viņai pie sāna nav, bet kas to zina, kaut kur turpat jau varbūt plinti arī viņai pieslieta pie tām dzeloņu stieplēm. Nu jā, te pat tekstats, kādā sakarā šī ziņā tekstats, nu tā, nu labi, tāda izvilkās tā ziņa. Tāda ziņa izvilkās no ziņu lentes, un tā mums ietrāpījās, kur apskatīt. Bet ziņa ir laba. Es to interpretēju tā, ka tas rāda, ka ir republikāņi arī ir pret Krievijas agresiju. Viņiem tādiem jābūt, visiem amerikāņiem jābūt, visai civilizētai pasaulē jābūt, lai to blakti nosistu, to ļauno Krieviju. Tad, nu tā, informācija darbojās pret ļaunumu. Visi mani ziņojumi ir tādi, kur es skatos, jā, es negribu būt ziņu komentētājs, es gribu komentēt to, kā ziņas darbojās, lai satriektu nelietīgo Krieviju, lai to iznīcinātu, lai no tās nepalikta neslapja vieta, kā nositot blakti. Tā kā, nu tad, jā, nu tad labi, tad es esmu visu šodien norunājis, tad paldies par uzmanību, un tad šodien vasaras svētkus, kristīgo pasauli sveicam vasaras svētkos, un tā labi, par to, lai arī pietiek šodien.